Var redzēt? Nošērots slaids. Var redzēt, paldies, var redzēt. Jā, super. Labi, tad īsumā par tēmu tātad turpinam paisardzību. Un šajā gadījumā varbūt bišķi pamainīšu to repertuāru, un tad pamatā tās būs 1-1 un 2-2 situācijas no manas puses, un pāris lietas, varbūt tāds akcents, ko es tikai gribētu arī šeit runājot, arī varbūt tāds akcentēt. Tad pirmais noteikti, man liekas, bez kā aizsardzība nevar pastāvēt, tas ir laterālās kustības, ja, un tad divi pamats soļi, tātad uzsākot gan ar solis, gan arī ar krustsoli. Jā, tātad kaut kāds vienkārši tāds vingrinājums, kā man patīk, teiksim, ikdienā integrēt treniņu procesā, lai pēc tam pāriet arī uz spēlēšanas daļu. Kā jau es minēju, tātad 1-1, 2-2 situācijas, dažādas spēles situācijas. Protams, visām viņām tur pieskarties nevarēsim, bet ielikšu vienā no situācijām arī, teiksim, sekšanu, vietas ieņemšanu groza apakšā, kas, man liekas, tādā bišķi, manuprāt, ir arī pazudusi lieta Latvijas basketbolā. Vispār, man liekas, tādā jaunats arī, ka mēs tomēr visu laiku mēģinām apspēlēt no perimetra un tā tālāk, bet bišķi aizmirstam tādu cīņu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā groza tūmā. Tāpat tās, protams, visbiežākās situācijas, īpaši jauniešu basketbolā, tās ir closeout situācijas. Un arī, manuprāt, ja, pēc tāda man subjektīvā, ja, tātad pick and roll aizsardzību, vienu aizsardzību, kas, manuprāt, būtu tāda visefektīvākā savā ziņā jaunas basketbolā un arī vienlaikus varbūt tāda attīstošākā skatoties tādā ilgtermiņā, jo tomēr, manuprāt, daudz, teiksim, tās aizsardzības, kur mainās tā kā papakšu un līdz ar to tas spiediens tiek pazaudēts, manuprāt, tas tāds, vēlāk pēc tam tiem spēlētājiem, kas tādu pasīvu sedz, sagādā grūtības adaptēties tādam bišķi agresīvākam sekšanas stilam, tāpēc mans piedāvājums ir pick and roll aizsardzībā mainīties pa augšu. To tādas situācijas, un, protams, arī vēl kaut kādām piesiesimies klāt, ja, tad, un otra lieta, ātruma tehnika vingrinājumos atkal, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, īpaši līdz 16 gadu vecumam, jo arī, teiksim, pēdējos 7-8 gadus strādājot pamatā ar tādiem vidusskolēniem un studentiem, tie spēlētāji, kas atnāk, teiksim, uz manu komandu pēc 9. klases, esmu mēģinājis, teiksim, viņus padarīt bišķi ātrākus, ja kaut kādās savās apspēlēšanas lietās, īpaši tur pilnā laukuma ātrumā, ejot pār laukumam, bet tā pieredze rāda, ka tas ir diezgan grūti izmaināms, un īstenībā tie sensitīvākie vecumi ir pirms tam jauniešiem, tas ir pēdējā iespēja 13-16 gadi, ja, ko mēs tur, teiksim, arī parādīšu, teiksim, tos vingrinājumus, kādus mēģinātu, manuprāt, integrēt ikdienas darbā. Un vēl viena lieta, tā tad visādi fandrili, ja, tad savā ziņā rotaļas, jo arī tas, manuprāt, ir diezgan svarīgi, principā, jebkurā vecumā, un arī šogad īstenībā diezgan daudz strādājot Excellence šeit individuālajos treniņos ar 14, 15, 16 vecumu grupām. Ir spēlētāji, kas, manuprāt, var tādi apzinīgi darboties tā kā no A līdz Z, tās, piemēram, to stundu 15 izturēt un tā kā tur nezaudēt to intensitāti, bet var redzēt, ka vienai lielai daļai īstenībā, ja tu visu laiku dod tikai to atkārtojumu metodu, viņiem jaunieši basketbolā, bet tā ir realitāte. Līdz ar to, manuprāt, arī treniņu procesos diezgan daudz jābūt tādiem fandriliem, kur tas spēlētāji mēs attīstām ar tādām rotaļas lietām, un arī, teiksim, šeit parādīšu savus kaut kādus mīļākos vingrinājumus, kurus varētu integrēt ikdienas procesā. Un, protams, runājot par aizsardzību, manuprāt, jebkurā vecumā ir jāmēģina sekt nevis pasīvu, bet aktīvu un pat varbūt provokatīvi, kur mēs izdarām ne tikai spiedienu, bet aizsargiem uzbrucējiem liekam darīt kaut kādas darbības, ko mēs vēlamies.
Arī šeit pāris piemēri būs, un noteikti runājot arī par aizsardzību, nevar nepieslieties cīņai pa atlaikošajām bumbām, kas ir noteikti tāds pamats. Un tā kā es vienmēr arī gan pagājušajā gadā U18 izlasē, gan arī vienmēr strādājot ar LU attīstības komandu, tad vienmēr esmu teicis, ka katra epizode beidzās nevis ar metienu, bet ar cīņu pa atlaikošo bumbu. Un noteikti, lai mēs tādas lietas prasītu no spēlētājiem ikdienā spēlēs, tad mums tās vienkārši visu laiku kā atkārtojums, kā ieradums ir jādabū un vienkārši treniņu procesā. Un tad tāds pirms ķeramies klāt vingrinājumiem, tad man varbūt tāds jautājums gan sev, gan arī jums ir, kādam tad ir jābūt tam īpatsvaram 1-1, 2-2 vingrinājumiem nedēļas ciklā, tāpat tās arī sezonā. Un, manuprāt, kur 1-1, 2-2 vingrinājumi noteikti, ja, piemēram, spēles ir sestdien, svētdien, tad noteikti nedēļas sākumā 1-1, 2-2 situācijām jābūt pietiekam daudz, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, jā, mēs varam pāriet uz 4-4, 5-5 situācijām, bet jo vairāk, manuprāt, mēs strādāsim 1-1, 2-2 situācijās, jo vairāk šie spēlētāji vienkārši katrs no viņiem izies tādām lietām cauri, piemēram, muguras bloks. Ir komandas, kas, piemēram, spēlē ar muguras blokiem ieraušanās, un ja mēs gribam, lai visi spēlētāji neapjūk māk to bloku izsist vai veiksmīgi mainīties, tad tieši 2-2 vingrinājumā mēs katram no tiem spēlētājiem dabūsim vairāk atkārtojums nekā, protams, spēlē 4-4 vai 5-5 situācijās. Līdz ar to, manuprāt, arī šeit būs tālāk piemēri no treniņa, kur man bija iespēja darboties ar Artūru Dreimaņa U13 un U14 vecuma grupu, un tur var redzēt, ka ar šiem vingrinājumiem tie spēlētāji katrs uzreiz viņus var labāk iepazīt, redzēt, kurš to māk, kurš nemāk, jā, un tad arī attiecīgi individuālā pieejā viņus, pamācīt. Un sezonā, protams, tuvāk kaut kur šeit jums ir playoff spēles, fināli, noteikti vairāk tas ir 4-4, 5-5 situācijas, bet tagad, kad sezona beidzās, manuprāt, īpaši vasaras darbā, 1-1, 2-2, 3-3 situācijas noteikti jābūt tam īpatsvaram daudz lielākam nekā mēs spēlējam 4-4, 5-5 situācijas. Tā, tik tālu mēs esam. Ir vēl kāds šeit? Es vienkārši jūs neredzu. Varbūt kāds var atsaukties. Ir viss kārtībā, klausamies uzmanīgi. Ok, vienkārši es jūs te neredzu tikai savu prezentāciju. Ok, tad pirmais, kā jau es minēju, tad pa laterālajām kustībām divi veidi. Ja, pirmais solis noteikti vispopulārākā. Tad rekur arī mazs varbūt tāds izgriezums no basketbola treniņu plānu vadlīnijām fiziskajai sagatavotībai, ko arī Ivars ar Oskaru sastādījuši, ja tad tīri statistika, tad zemes vidējas un augsts intensitātes sālu kustības spēles laikā vidēji no 8 līdz pat 34%, ja, tad, manuprāt, paši varam pajautāt sev, cik daudz laterālās kustības mēs akcentējam katram spēlētājam, atkal atejot atpakaļ uz to, ko runāju iepriekš. Ja mēs spēlējam 4-4, 5-5 situācijā, tad principā tā laterālās kustības principā izpildīs tikai tas spēlētājs, kas sedz spēlētāju ar bumbu principā visvairāk, ja, un tas vēlreiz tikai atkārtojās to, ka mēs neintegrēsim tos 1-1, 2-2, tad noteikti tādā nedēļas griezumā tas spēlētājs no tā treniņa plāna, noteikti trešdaļu nepavadīs tajās laterālajās kustībās, un līdz ar to mums tas ir jādod papildus, pietiekami daudz. Šeit varbūt arī tāds links ir uz tām vadlīnijām, ko jūs varat paši iepazīties. Un šeit pirmais piemērs, pavisam vienkārši, kur bez dribla, ja, sākumā viņa izpilda varbūt nav tas ideālākais piemērs, ja, kur var redzēt, ka pa vidu liekot solis, ja, tur kreisajā pusē spēlētājs Bokāns jau visu laiku kājas saliek šaurāk par pleciem, bet ideālā variantā visu laiku tā stāja ir, kad kājas ir nešaurāk pa plecu platumu, ja, no ārējās kājas atsperoties, solis klāt, mēs visu laiku esam tādā atletiskā stājā, un tādējādi arī uz pirmo, kustību mēs jau varam mainīt tos virzienus, izpildīt lecienus un tā tālāk, un, manuprāt, šādā veidā
kur tālāk piemēra arī jau ieliekot starp driblu, ja, tātad izpild šeit driblu starp kājām, bet, protams, arī crossovers un tāpat starp aiz muguras driblu var izpildīt. Tas, kas man liekas svarīgi, viņi domā, kad viņi trenē driblu, bet es domāju, kad es viņam trenēju kājdarbību, un labā ziņa, ka, man liekas, modernajā basketbolā tās laterālās kustības uzbrukumā arī pietiekami daudz. Jā, protams, uzbrukumā viņas var būt tādas lēcienveidīgas un tā tālāk, bet šeit tas, ko man pat neinteresē, kā viņi izpilda driblu, tad es viņiem visu laiku piekasos, kā saku, pa kājdarbībām, neļauj viņām būt šaurāk pa plecu platumu, ja mēģina, lai vienmēr tā atspēršanās no ārējās kājas ir pilnā amplitūdā, lai viņi mēģina tikt pēc iespējas tālāk, ja, un tātad secīgi sākumā bez dribla, sākumā ar starp driblu, un šeit jau tāds grūtākais variants pēdējais ir, kad solis klāt, kad viņi izpild tikai uz vienu driblu, un tur jau īstenībā parādās viņu tāds ātrums. Ja? Šeit labs piemērs, kad var redzēt, ka jau tā tehnika viņiem kājdarbībai pazūd, ja? Mēģina kaut kur kājas krustot, ātrums nav, bet mēģis ir vienkārši uz to vienu driblu, metot to bumbu no vienas puses uz otru, ātri viņiem jāmēģina izpildīt tos 4 soļus, un uz driblu apakaļ uzreiz attiecīgi uz pretējo pusi. Un tādējādi īstenībā īpaši sākumā varbūt, ka tas ir tāds jauns, ko viņi dara kaut kādās jaunākās grupās, tad labs iesildošais vingrinājums. Un šeit, protams, tad tālāk seko arī otrs variants, kur mēs sākam ar krusoli. Atkal, protams, spēlētāji domā, ka mēs viņam trenējam driblu, bet pamatā tas ir kājdarbība. Un atkal stāsts par to, ka uzsākot ir viens variants solis klāt, un otrs, protams, izplatītākais ir virziena maiņa laterāli ar krussoli. Šeit pirmais piemērs, ka viņam bumba ir rokās, arī varbūt no tādas izpildes viedokļa nav tas ideālākais, var redzēt, kad viņi ir pilnīgi tā kā ideālā variantā, ka viņa augšdaļa ir ar skatu uz priekšu un vairāk kustās ar gurniem un tikai lejas daļa visu laiku kustās laterāli, ja, bet te var redzēt, ka viņi ar visu ķermeni visu laiku griežās pa labi, pa kreisi, bet atkal tas pats princips sākumā bez dribla, un pēc tam to pašu kustību, ja, dažādos veidos, protams, mēs ieliekam ar driblu, ja, un, protams, īstenībā mēs izdarām 2 lietas vienlaikus, trenējam gan dažādas apspēlēšanas kustības, gan šādā veidā laterālās kustības pietiekami daudz skaitā. Un attiecīgi pēc tam jau var kaut kādos vingrinājumos, kur jau integrēt spēles situācijas, apspēlēšana, metiens un tā tālāk. Šis, manuprāt, tāds pamats, ar ko var sākt. Tālāk 1 uz 1. Attiecīgi pirms tam mēs trenējām ar driblu solis klāt, un šeit ir labs piemērs 1 uz 1. Kur aizsargs, viņš pagāja pa tālu, tātad aizsargs nostājās izstiepts rokas attālumā, uzbrucējs var izpildīt tur 1 līdz 5 laterālus driblus uz sāniem, ja, teiksim, uzbrucējiem mēs, teiksim, pie tās kājdarbības nepiesienos, bet aizsargam visu laiku jābūt bumba, aizsargs gros vienā līnijā un visu laiku solis klāt, atletiskā stājā jāmēģina kustēties pa labi, pa kreisi, un metienu brīdī viņš ar roku tikai drīkst traucēt, bloķēt metienu, ja, driblā viņš rokas neieliek, ja. Un vēl viena lieta, tas, ko es teicu par fandriliem, ja, tātad kaut kādas spēles elementi, rotaļas, cik daudz, kā saka, jautrībām jābūt ikdienas procesā, tad maz atsauc uz vienu pētījumu, ja, tad varbūt pat citu sporta veidu šajā gadījumā par hokeju, kad tika atklāts, ka līdz 20 gadu vecumam elites līmeņa sportisti ir vienādu laiku pavadījuši apzinātās spēlēs, ja fandrilos, kā saka, un tikpat daudz laika apzinātās praksēs, ja vienkārši tādā mētiecīgā treniņā, kur atkārtojumi, ja sacensība un tā tālāk. Ja. Tā kā līdzīga, teiksim, statistika ir arī pa basketbolu un arī citiem sporta veidiem, ja, bet tas stāsts ir par to, ka caur tādām rotaļām, ja, kur viņi tāda emocionāli varbūt tāds vieglāks fons ir, viņi darbojās, ja šādi pat varbūt kaut kur eksperimentē, un vienlaikus trenējot, piemēram, aizsardzībā kājdarbību, viņi arī īstenībā diezgan labi attīstīt var
šādos līdzīgi tipu vingrinājumos arī kaut kādas individuālās prasmes, un, manuprāt, šādiem ir jābūt ļoti daudz. Arī šogad es jau teicu, strādājot ar excelences, tiem spēlētājiem, kad iedod līdzīgi tipus tādus vingrinājumus, kur tāds bišķi fandrils ir, viņiem uzreiz tas kādam sacensības garš, kādam kaut kāda eksperimentēšana ar kaut kādām kustībām, ja? Tas viss tas entuziasmus palielinās, un man liekas tādējādi iekļaujot mērķtiecīgi tādus labus, ja, fandrilus, kas arī ir vienlaikus attīstoši, ja nerunājot kaut kā tur, nevis kaut kādu paņem frisbiju, tur šķīvīt un, fandrilus, un tad viņi spēlē kaut kādas citas spēles, bet tieši ar tādiem basketbola tehnikas elementiem, uzsverot gan uzbrukumu, gan aizsardzību, manuprāt, mēs varam daudz labāk tos spēlētājus attīstīt. Tālāk par agresīvu sekšanu, un pat nedaudz aktīvu un pat provokatīvu sekšanu, 2 piemēri. 1 uz 1, ja, spēlē. Šeit uzdevums aizsargam, ja, nolikt savu vienu kāju ir, ja es vēlreiz parādīšu varbūt sākumā, tas uzdevums ir nolikt spēlētājiem pret atbalsta kāju, ja, uzbrucējs pasaka, kura viņam tā atbalsta kāja ir, ja, un tādējādi viņš tā kā ierobežo to laukumu, kur viņš var uzbrukt, spēli ar 3 dribliem, un tā, atkal kaut kur aizgāja tā. Ja, tā tad vēlreiz, un tā doma, ka aizsargs uzbrūk pivotu kājai, ja, tādējādi viņš ierobežo to laukumu un mēģina cieši aktīvi, pat provokatīvi sekt. Un otrs variants ir, kur aizsargs nostājās pa vidu brīvajai kājai, ja, tātad pivotu kājai šajā gadījumā, ja, un visu laiku mēģina viņai uzbrukt, tādēļ atkal mēģina visu laiku cieši sekt. Mēs kaut 10-15 minūšu šo vingrinājumu taisījām, var redzēt, ka vairākas reizes tie spēlētāji tomēr palaiž to uzbrucēju garām, nav pieraduši kaut kādās situācijās, bet bija daudz, man liekas, tādas ļoti sekmīgas reizes, un īstenībā arī tagad atsaucoties uz nedēļas nogalē, kad skatījos fināla sacensības, manuprāt, bieži ir tāda situācija, kur uzbrucējs viens otram, ja, dod to metienu vai kaut kādu viegli atļauju izvēlēties tās situācijas, viņas atstādā lielākā distancē, līdz ar to tādā bišķi pasīvā sekšanā, un, manuprāt, ir kaut kāds, jo ātrāk mēs šādas lietas mācīsim, kur spēlētājs sēdz aktīvi un pat provokatīvi, ja, un zinot, ka 5-5, ja mums ir kaut kādas arī komandas rotācijas, ka tas pēdējais spēlētājs vai tuvākais var palīdzēt un norotēt, tad, manuprāt, mēs viens otru tikai padarīsim labākus, tā vide būs tāda grūtāka un attīstošāka priekš tiem jauniešiem, un es noteikti iesaku šos 2 veidus arī pamēģināt ikdienas treniņā, īpaši, kad viņi spēlē 1 uz 1, nevis ļaut tur sekt pa gabalu tā, kad uzbrucējs ar tiem 2-3 dribliem mierīgi tiek tajā soda laukumā, bet uzreiz sekt cieši, uzbrūkot vai pivotu kājai vai arī tajā brīvajai kājai, atkal tādējādi eksperimentēt, un, manuprāt, jūs paši redzēsiet kaut kādā pāris treniņos, kad jums varbūt pat kaut kāda jaunas lomas parādās spēlētājiem, būs kaut kādi spēlētāji, kas ir gatavi labi sekt uz bumbu, un nākamajās tādējādi kaut kādās nākamajās spēlēs, ka jūs zināsiet, ka pretinieku komandai kaut kāds līderis, ar ko jums jātiek galā, šādu tipu spēlētājus pieliekot, ja varbūt pat tas ir kaut kāds rezervists, kurš nav uzbrukumā super, tur, nezinu, talantīgs, viņš ļoti labi varēs tikt galā ar tiem līderiem. Un tādēļ atkal mēs viens otru padarīsim tikai labākus. Tā kā noteikti iesaku šādas 1 uz 1 situācijas dažādas liktas treniņu procesā. Nākamā 1 uz 1 lieta, ko es gribēju īstenībā uzsvērt, ir ātruma tehnika. Es jau minēju, tad pašās ievadā, kad, manuprāt, ātruma tehnika mūsu spēlētājiem tiešām trūkst. Kur arī, atsaucoties uz pagājušo vasaru uz 18 izlasi, Juris Vītols, Blūms, pārējie, liekas, labi spēlētāji, tagad arī, kur jau Latvijas-Igaunijas līgā sev pietiekami veiksmīgi pieteikuši, bet tajos vingrinājumos, kur 1 uz 1, īpaši transition situācijās, ir ātrumā jāapspēlē, tā ir problēma. Ja viņi apspēlē, viņi principā iet,
ir aizsargs, viņi apstājās, un tad mēģina statiski viņu apspēlēt. Nu, tā ir mūsu, man liekas, tādā Latvijas basketbolā problēma, ko mums ir jātīsta, un šeit ir atkal nelielā atsauce uz vienu informatīvu avotu, kur arī links ir, kas ir no Kanādas basketbola attīstības programmas paņemts. Arī tur ir minēts, ka meitenēm tas otrais pēdējais etaps, ka mēs varam attīstīt ātruma īpašības, ir no 11 līdz 13 gadiem, bet zēniem tas ir 13, 16 gadiem. Un, ja es pilnībā piekrītu šai visam, ja, tad, ja mēs to neizdarām tajā vecumā, tad pēc tam jau tas ir pa vēlu. Ja. Un līdz ar to mums tie ātruma tehnikas vingrinājumi arī jau jāintegrē treniņu procesā, spēles situācijās. Un šeit jūs redzēsiet arī pēc tam, kad tas barš, te bija kaut kādi, man liekas, 18 spēlētāji, ja viņi darbojās pāros, kad īstenībā es varu minēt darbs atpūta ir ļoti svarīgi. Ja, tad šajā gadījumā tas darbs pret atpūtu ir principā 1:9 vai pat 1:10. Ja, tas līdzīgi, tā kā, nezinu, sprintā, pieksim, viedlētikā aiziet spēlētājs nostājās uz starta līnijas, maksimālā tempā noskrien distanci, tad lēnām iet atpakaļ, tur, nezinu, darbs ir, piemēram, tās 3 sekundes vai 4, atpūšās 1,5–2 minūtes. Un līdzīgā principā, manuprāt, jādarbojās arī basketbola tehnikas elementiem. Un es arī tiem džekiem teicu, vai šiem spēlētājiem, kad jūs, kamēr esat tur, jūs maksimāli, teiksim, atpūšaties, sevi sagatavojat, un tā, ka jūs 1-uz-1 to dariet maksimālā ātrumā, tā kā sprintā. Ja, un šeit ir piemērs pavisam vienkārši no vingrinājumiem, man liekas, kas pietiekami efektīvs, pēc tam pārnesās arī uz spēles situācijām. Uzbrucējs pamet sev bumbu centra aplī, aizsargs tā kā nāk pretī, ja. Šeit vēlreiz uzlikšu, ja viņš tā kā pamet bumbu. Aizsargs nāk pretī atlētiskā stājā un uzbrucējs izvēlās, uz kuru grozu viņš ātrumā iet, bet tas sedzējs viņam vienkārši jāskrien un jāpieskarās uzbrucējiem. Līdz ar to viņš tā kā norēģē uz to situāciju ķerot, ja, atkal tāds, teiksim, tik no aizsardzības principa ar krusoli uzsāk skriešanu, un uzbrucējiem tā kā close-out situācijā mēs atrunājām, ka viņš ar kājām nerāda nekādu jab step, tikai viņš var pamanīt ar bumbu vai ar pleciem un maksimālā ātrumā dodās uz ātrumā, mēģina iemest lejap vienā vai grozā, izvairoties no aizsarga pieskaršanās. Un šeit jau bišķi grūtāka situācija ir aizsargam, kur es uzsvēru, kad viņš ar līdzīgā veidā nāk pretī atletiskā stājā, bet viņam sākumā jāizdara solis, pirms viņš pāriet uz skriešanas, ja, teiksim, to soļiem un mēģina noķert uzbrucēju. Un, principā, līdzīgi kā close-out situācijā, ja ka mēs ejam ārā uz metienu, mēs mēģinām pēc iespējas tuvāk iet uzbrucējiem, noņemt metienu, un tajā momentā, kad uzbrucējs mums uzbruk, ja mēs uzreiz ar solis mēģinām apstādināt uzbrucēju uz pirmo driblu, ja šeit varam pastīties, ja, solis, un tad viņš mēģina ķert viņu. Līdz ar to atkal, ja, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā identiska spēles situācija, un šeit uzreiz otrs video piemērs, kur mēs uzreiz to integrējam 1-uz-1 close-out situācijā, ja, kur uzbrucējs iedod piespēli, tačspēles atpakaļ, ja, aizsardzība var redzēt, ka ir daudz ko var pielikt, ja, jo uzreiz uz pirmo soli netiek galā, bet no uzbrucēja viedokļa tāds labs ātrums, kur uzreiz ķerot bumbu, mēģina ātri ar pirmo soli līdzīgi kā iepriekšējā vingrinājumā uzbrukt un apspēlēt savu spēlētāju. Tā kā vienkārši tāds labs sagatavojušais vingrinājums, kur jūs piespēli pameta centra līnijā un tad izvēlās uz grozu attīstot ātruma īpašības, un šeit jau mēs viņu pārnesam pilnībā spēles situācijā. Ok, nākamais pāriet uz 2-2 situācijām. Atkal atgriezīšos pie saviem iemīļotā vingrinājuma ar konusiem. Manuprāt, es priekš sevis personīgi neko tādu labāku neesmu atradis. Ja, tad, ja iepriekšējā reizē pie komandas lietām tie, kas skatījās par komandas aizsardzību, kuras izmantoja konus, viņi pārvietojās no punkta A ar skrejošiem soļiem. Tad šeit es uztvēru to pašu vingrinājumu, bišķi mēs pamainījām, tā distance aizsargiem, kas jānosedz ir bišķi tuvāka, tad viņš ar to tuvāko roku deny stance, ja, tad sedz konusu, un tajā brīdī, kad viņa maina malas, ja, tad
viņš taisa, pagriezienu un ar pieliekošiem soļiem mēģina atkal ar tuvāko roku sekt konus pa saņemšanu. Kur vēl viens piemērs. Šādā veidā atkal rekur visu laiku, 2-2 pēc tam pāriet uz situācijām. Mēs trenējam, kur ātri mēs mācāmies sekt pa saņemšanu uz bumbu, piespēle tiek atdot, un es uzreiz ar pivotu atlecu un esmu uzreiz ar 2 slaidiem gatavs atkal palīdzēt jau uz bumbu šādā veidā. Manuprāt, labs veids, kā sagatavot kaut kādām spēles situācijām sekšanai. Šeit arī, manuprāt, īstenībā savā veidā ir tas fun drill princips, kur mēs varam neskaitīt laika rezultātu, vienkārši uz laiku iedot spēlētājiem tādā brīvākā režīmā darboties. Un vienīgais, ko es iesaku ar to fun drillu skatīties, kurš no tiem spēlētājiem izpilda kvalitatīvu kājadarbību, tas ir vienīgais tāds akcents no treneru puses, bet atkal tādā brīvā gaisotnē spēlētāji, nepiespiesti gan attīsta, gan rotaļājās, jo, es domāju, tur tie, kas mēģina to konus nosvist, viņiem uzreiz tāds prieks, gandarījums ir, un tas būtu citādāk nekā uzreiz iedot kaut kādu sacensību vai atkārtojums. Un otra lieta, kas tāds priekš manis tāda sagatavojušais visām ir 2-2 lietām. Es personīgi pats šo vingrinājumu izmantoju jau pēdējos 3-4 gadus. Vienmēr, jo, manuprāt, cīņa pa atlēkošām bumbām ir super svarīga, un jo vairāk spēlētāji, kas labi cīnās gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jo lielāka iespēja ir uzvarēt pretinieku, un tā kā es vienmēr saku saviem spēlētājiem, tā katra epizode beidzās nevis ar izpildītu metienu, ideālā variantā, bet katra epizode beidzās ar cīņu pa atlēkošo bumbu, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un pavisam vienkārši vingrinājums, kur dodot piespēli vienam no uzbrucējiem uz malu, viņš izpilda metienu un aizsargi no groza apakšas uzreiz viens iet uz metēju, traucē metienu un atbloķēja, un otrs attiecīgi mēģina atbloķēt otru spēlētāju, un notiekās cīņa pa atlēkošo bumbu neatkarīgi no tā, vai tas pirmais metiens ir iemests vai nav iemests, un attiecīgi tas, kurš izcīna bumbu, tas izpilda atkārtoto metienu. Un kas ir svarīgi visu laiku uzsverot to, ka nevis metienu brīdī jūs skatāties, kur tā bumba lido, gan uzbrucēji, gan aizsargi, bet jūs katru reizi cīnaties pa labāku pozīciju, lai to bumbu izcīnītu. Šeit vēl viens tāds pats piemērs, kur bumba iet, boks out abiem spēlētājiem, notiek cīņa, un viena komanda izcīna, vienalga vai tie uzbrucēji vai aizsargi, tie dabūna bumbu, tie iet pēc tam ārā uzbrukumā, un tie, kas neizcīnīja, tie iet zem groza pusapli un atkal attiecīgi spēlē no aizsardzības. Un tādējādi mēs trenējam īstenībā arī tādu mentālo sagatavotību, jo, ja tu netiec ārā vienreiz, otroreiz, trešoreiz, tur jau ar katru reizi tas ir grūtāk izdarāms, jo visu, lai tas spēlē, puls ir augšā un ir daudz grūtāk. Un īstenībā tas, ko es pamanīju šeit strādājot ar Pārdaugavas U13 un 14 grupu, tad īstenībā viņi tādā īsā laikā, piemēram, 10-15 minūtes izpildot šo vingrinājumu, viņi izpilda ļoti daudz metienus no tuvas distances, arī skatoties svētdien finālus, U13, arī tādas situācijas ļoti daudz rodās tiem spēlētājiem, un var redzēt, ka viņiem lielai daļai sagādā problēmas to metienu realizāciju vai lēmumu pieņemšanu. Tur, uzreiz var redzēt, kuriem spēlētājiem tur jāstrādā vairāk pie kreisās rokas, tur mikandrils, tur labāk kreisā, kuram varbūt parādīt, ka tu pirms metiena ieeji sākumā kontaktā un tad izpilda metienu, nevis lec atkarājies un met grūtus metienus, varbūt kādam parādīt, kur metienu mājkustību parādīt kaut kādu up and under kustības, līdz ar to tev redzēt, ka pie kādām lietām īstenībā jāstrādā pēc tam ikdienā arī ar tiem spēlētājiem uz individuālo tehniku, uz metieniem no tuvas distances. Bet, galvenais, ko es gribēju teikt, tātad cīņa pa atlēkošajām bumbām tik tālu
Visiem skaidrs, varbūt kādam ir kādi jautājumi. Jūs vēl šeit? Esam, Nav, ne? klausamies. Esam, jā. Jā, nav nekādi jautājumi. Labi, ejam tālāk, nemocīšu. Ok, un nākamā lieta, tad 2-2 situācijas. Es jau pirms tam atkal teicu par to, ka, manuprāt, jo vairāk mēs, teiksim, 2-2, 3-3, varbūt arī tādas standarta situācijas ieliksim, jo vairāk spēlētāji, viņi izies tām situācijām cauri, un līdz ar to ir iespēja mazāk tiem spēlētājiem kļūdīties. Vienalga, vai tie tur handoff situācijas, tur cross-screen situācijas, muguras bloki, jebkādas, un īstenībā šādās 2-2 vingrinājumos liekot, mēs arī varam redzēt, kuriem spēlētājiem sagādā tas problēmas, kuriem nav. Es personīgi arī šādas, teiksim, situācijas ļoti daudz lieku iekšā. Piemēram, arī, teiksim, gatavojoties pretiniekam, teiksim, nedēļas nogalē zina, ka tur, nezinu, tur pretinieks ļoti daudz izpilda kaut kādus tur, nezinu, tur muguras blokus. Līdz ar to pirmais, ko es daru, nedēļas sākumā, pirmdien, otrdien, 2-2 situācijas vai 3-3, tās situācijas ieliek, un es jau redzu, kurš spēlētājs, piemēram, var ar tādās situācijās tikt galā, kuriem sagādā problēmas un pie kā jāstrādā, un tikai pēc tam arī, teiksim, pārējot uz 5-5 var sagaidīt viņiem, ka viņi to visu izdarīs. Un es jau minēju, tātad pirmā situācija, kur var redzēt close-out situāciju un groza apakšā sils, jā, teiksim, tas, kas ir svarīgi, jā, šeit piemērs ir, es dodu spēlētājiem uz 45, ja, un viņš izvēlās, vai nu viņš izpilda metienu, vai viņš apspēlē savu sedzamo, vai viņš arī atdod piespēli groza apakšā, bet tas, kas ir svarīgi, tas groza apakšā cilvēks, viņš nevis gaida vienkārši piespēli, bet tajā brīdī, kad es dodu piespēli identiskā spēles situācijā, ka bumba maina malu, viņš uzbrūk sedzējam, kurš atrodas zem groza apakšā. Ja, viņš negaida, viņš uzbrūk, un principā gan uzbrukumā, gan aizsardzībā notiekās cīņa par vietu, un tādējādi mēs principā ļoti daudz šeit atkārtojam tās situācijās, kur notiek gan cīņa groza apakšā, gan arī close-out situācija, tas, ko mēs jau darījām arī īstenībā pirms tam 1-1 situācijā. Līdz ar to tas tika pakāpeniski, mēs pārējām uz nākamo situāciju. Un otra situācija, ko es parādu, sekšana pa saņemšanu. Ja? Šeit, kur otrs spēlētājs atrodas no manas pretējās stūrī, sākam vidū ar checkbolu, vidējais spēlētājs atdod man bumbu, kur pēdējais spēlētājs, ja, tā tad ir gatavs palīdzēt, kontrolēt backdoor situācijas, vai arī caurgājienu spēlēt, teiksim, manā vietā ir spēlētājs trešais, kurš ir gatavs apspēlēt, un kur vidū tas, ko mēs darījām arī pie konusiem, tātad agresīvu sekšanu pa saņemšanu, tuvāko roku, ja, un, manuprāt, arī, teiksim, jebkurā vecumā, 13, 14 un uz augšu, ja, ir kaut kādi līderi, kurus mēs gribam, lai viņš spēlē bez bumbas. Ja mēs to nedaram treniņos 2-2 situācijās, līdzīgi kā šeit, mēs nevaram gaidīt no spēlētājiem. Šeit jau varbūt nav tā agresīvākā sekšana, bet ir pietiekami labi, ja, un mainot malu, atkal uzreiz mēs spēlējam 2-2 situāciju, un atkal tas pats princips ar atkārtoto metienu pēc atlaikošās bumbas, un tā komanda, kas iemetīs atkārtoto metienu, ja, tie pēc tam atkal varēs spēlēt uzbrukumā. Līdz ar to mēs vairākas lietas izdarām vienlaikus. Agresīvu sekšana, cīņa pa atlaikošām bumbām, veidojam raksturu spēlētājiem un atkārtojam kaut kādām spēles situācijām. Un pick and roll aizsardzība, ja, tātad es jau teicu, te varbūt arī vieta diskusijām par jums, kādā vecumā tas ir jāsāk darīt un kādas aizsardzības ir tās labākās, bet priekš manis, tas mans subjektīvais pick and roll aizsardzība maiņa pa augšu, jauniešu basketbolā, man liekas, ir vislabākais variants, jo, ko mēs mācām sekt uz bumbu, atkal aktīvi
pat provokatīvi, protams, nelaižot uz pretējo pusi prom no bloka, bet aktīvi sēdzot, mēģināt to bloku izsist. Ideālā variantā, ja viņš to bloku izsit, viņi nemainās, un attiecīgi arī tas, kas sēdz bloka licē, viņš kontrolē bumbas līniju un pieņem lēmumu. Ja tas bloka bumbas sēdzējs netiek priekšā, tad viņi mainās pa augšu, un maiņas gadījumā tātad tas, kas mainās, viņš noņem kabatas piespēli, ja? Un attiecīgi caur kontaktu viņi mainās. Šeit tātad ir piemērs, kur var redzēt no agresīvas sekšanas, ja? Varbūt tas uzbrukums nav tas ideālākais, jo uzbrucējiem prasītos arī pagriezties, pat grozu būt agresīvākā stājā, bet var redzēt, uz bumbu sadzot, spēlētājs izsit cauri blokam un nav vajadzīgi mainīties. Ja, tā kā mēs nevis mainamies pa apakšu un līdz ar to pirmkārt tev iedodam metienu, neizdaram spiedienu, bet visu laiku mēs kā minimums sadzam izstieptas rokas attālumā. Un šeit vēl viens piemērs, ja, tātad 2-2, kur atkal šeit ir tā maiņa, ok, varbūt tas, kas nomainās fiziski, nav tik spēcīgs, uzbrucējs vienkārši ar spēku viņam uzbrūk, bet kur arī mainoties pa augšu, ja, kur maiņa noteikti pa augšu, tas spēlētājs bloku licē uzreiz sēdz no priekšas, un tas sagaida spēlētājs priekšā, un tie spēlētāji sekmīgi tiek pārdalīti, un principā nevienā momentā uzbrucējs ar bumbu nevar tā brīvi izdomāt mest vai kaut kādam atdot piespēli, bet visu laiku tiek izdarīts tas spiediens. Tā ka tas no manu, teiksim, no skatu punkta ir tāda labākā aizsardzība pick and rollā jauniešiem. Un atkal, kā jau es minēju, tad situācijas beidzās ar atkārtotiem metieniem. Visu laiku mēs dabonam atkārtojums arī uz reboundiem. Tas īsumā no manis viss. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, ieteikumi, komentāri. Es gribēju pajautāt par atlikušajām bumbām cīnoties. Nu, mums ir tie uzdevumi, kad 3, 4 vai pat visi 5 skrien tā kā cīnīties, un otri sagaida soda laukumā, bet spēlē jau parasti 2 skrien aizsardzību nodrošina, vai tie cilvēki nemaz neskrien iekšā cīnīties. 1 vai 2 parasti pacīnās. Kāds varētu būt ieteikums tad tiem, kas redz, ka viņš tad necīnās, teiksim, tavējies, kas met tur trīnieka vai kas jau atkāpjās? Ko izdarīt tiem, nu, viņu aizsargiem? Nav jēgas atbloķēt tur uz trīnieka vai vēl kaut kā tālāk. Jā, tas vairāk varbūt pa komandas reboundingu, ko mēs arī runājām pagājušajā reizē. Nu, teiksim, 3 iet pakaļ, 2 nodošana aizsardzību. Tas, ko es vienmēr uzsveru savējiem ideālā variantā, ka tie, kam nav jāatbloķē, tas priekš manis vismaz tā vienmēr, tie vienkārši iet palīgā tiem, kas atbloķē, un viņiem kā minimums ar vienu kāju ir jābūt sodlaukumā. Tas tikai man likums vienmēr komandām ir sodlaukumā, viņi gatavi palīdzēt, un viņi īstenībā viņiem pat tā priekšrocība pie tām tālajām bumbām ir lielāka nekā tiem, kas atbloķē. Un, piemēram, arī pagājušajā gadā mums bija diezgan veiksmīgi tādi piemēri, kur izdevās, piemēram, izlasē dabūt tā, kad visi mēs tomēr ir komandas, kas bija lielākas, mēs visi 5 viņi ir apakaļ, tie, kas neatbloķē, tie ir arī sodlaukumā ar vienu kāju, un pat ir tā, ka tas džeks dabon to tālo reboundu, un mums uzreiz dabiski veidojās 2-2 ātrais. Tā kā, nu, vienmēr, jā, tie, kam nav jāatbloķē, tie iet palīgā, un principā tas galvenais, ka viņi visi 5 ir sodlaukumā, palīdz viens otram. Tad arī, ja ir izteikti, teiksim, garāks vai spēcīgāks spēlētājs ķermenī, tad pa tūmā viņam tā kā atbloķē tomēr vai labāk ieņem to labāko vietu un vienkārši augstākajā punktā to bumbu mēģināt dabūt? Nu, tur jāstāsta no situācijas, protams, ja pretinieks ir garāks, tad tas spēlētājs, kā atbloķē, nu, noteikti tur mēģina stumt ārā no tā soda laukuma vai no ar muguru vai ar seju, un tad noteikti es vismaz personīgi arī, ja rādu kaut kādu video pēc tam, un tas uzbrucējs ir izcīnījis garāks spēlētājs to bumbu, man personīgi vienmēr lielākās pretenzijas ir tā kā volejbolā var teikt otrās līnijas tiem spēlētājiem, kam nav jābloķē, jo viņiem ir priekšrocība, viņi var ieskrieties, uzlikt, ja, un to bumbu tā kā novākt. Tā, ka es vienmēr īstenībā uzreiz tās pretenzijas prasu pret tiem spēlētājiem, kam nav nekas jāatbloķē, ka viņiem tās bumbas ir jāsavāc. Bet, nu jā, nu vienkārši skaitliski pa 5, jo, nu, es redzēju, ka komandas, kur 4 spēlētāji uzbrucēji iet pēc bumbas, nu, ļoti reti kaut kur redzējās, ka 5 spēlētāji, un līdz ar to
aizsargiem vienmēr jau tas skaitliskais pārsvars ir, un pa 5 ir jāmāk to bumbu kolektīvi vienkārši savākt. Jā. Jautājums tad arī par tehniku uzbrukumā. Kurā mēs, driblējam, ar konusiem, un kurā brīdī tas jau viens paliek jau atrasināti uzdevumi, kurā vecumā varbūt mēs tad pārējam vai akcentējam, vai kurā beidzam tos konusus izmantot? Pa tehniku apmācot? Nu jā, tur 8, 9, 7 gadīgi bērni pārstarā jau driblē pret konusiem. Nezinu, 12 vai cik gados noteikti tad jau prasās vairāk 1 pret 1 vai 2 pret 2 vai kaut kādās neliela priekšrocības situācijās. Kāds varbūt skatījums uz to ir? Vai es, ja godīgi, laikam nebūšu tas eksperts šajā lietā vai kaut kāds lietpratējs, jo, ja godīgi, pēdējos 8 gadus es pamatā strādāju ar, es jau teicu, vidusskolēniem. Šogad man sanāca U14 iepazīt vecumu, U15, U16, stipri vairāk. Tas, ko es varu pateikt, tajā vecumā jau noteikti tas jau ir tāds konus ir jādod, bet viņam jābūt jau pārējošam uz kaut kādām tādām jau situācijām spēles, kur ir arī tas ķermenis pretī, jo, piemēram, tas, ko es rādīju, 1 uz 1, piemēram, close-outā, ātrais, tur, kur tas bija ātruma tehnika, tas ir jādod, jo, tikai konusus, viņš jau nelasīs, jo, piemēram, kur arī tie treniņā mums bija tāda situācija, ka sākumā viņš ķer uz tām abām kājām un visu laiku tikai meklē to caurgājienu un galvu lejā, ka viņam liek to no tā metiena spēlēt un arī tam aizsargam aktīvāk sekt ciešāk un līdz ar to, tās situācijas noteikti, ka vajag jau to sadzamos tādā U13, U14 noteikti ir, bet man jau liekas, katrai grupai jau tas tāds, tā sagatavotība ir ļoti tāda individuāla, un tajā momentā, ka viņš jau māk labi izpildīt, kā saka, uz konusiem, tad jau kaut kādā momentā var pārnest tā, ka es pieņemu, ka tas jau pat varbūt jau ir ātrāk darāms noteikti. U13, U14 izstāsta, ka noteikti tas sparings ir vajadzīgs, un tur var redzēt arī jau, tur, man liekas, tiem jauniešiem vienai daļai, viņiem pat patīk, teiksim, tur bija tie U14 2 līderi Pārdaugavai, viņi viens ar otru sparingoja, var redzēt, ka viņus sacenšās visu laiku, un tādā veidā viņi pat dzen viens uz priekšu, un tas garākais spēlētājs arī, kur tā bija situācija, metiens pēc dribla, viņš 2 reizes smuki iemet pēc dribla to metienu pār rokām, sedzējs nepaspēja nobloķēt, var redzēt, ka viņš pat sevi kaut ko tādu jaunu atklāja, man vismaz tā likās tas priekšstats, ka viņš to var izdarīt, zin kā, pietiekam labi. Varbūt Arturs Reimans jā. 1 pret 1, spēlēt tā kā ar savā pozīcijā sacensties vai mazais pret lielo, lielais pret mazos, dažādos veidos? Es noteikti ieteiktu, kur arī pierādīs kaut kādā teorijā un tā tālāk, ka tā specializācija, tā pa pozīcijām tikai kaut kādos 15, 16 ātrākais, noteikti, kur arī, piemēram, nepavēltajā 2-2 vingrinājumā, kur bija maiņa pa augšu, es būmu devu gan mazākiem spēlētājiem, gan lielākiem, jo, piemēram, arī tur tas Pārdaugavā, piemēram, Bokāns, es neticu, ka viņš tur, teiksim, ļoti vēl baigi stiepsies, tas mans subjektīvais, viņš varbūt tādā nākotnē spēlēs, viņš būs kaut kāds 2, 3 pozīcija, un līdz ar to, man liekas, ja viņš tikai liek bloku, manuprāt, tas ir noziegums pret viņu, viņam jādod tās situācijas arī ar bumbu, un noteikti arī tā dažādība visiem, kur arī tā situācija, kur bija tā low post seal situācija, kur jāieņem vieta, es noteikti arī liktu miksēt, un man liekas arī vēl vienu piebildu, varbūt bišķi atkāpi tajās 2-2 situācijās, forši arī, kas man liekas ir tajā augšanas periodā, mēs paši zinām, ka katrā, teiksim, tajā komandā, es domāju, tev var līdzīgi ir, ja, piemēram, ir 10 spēlētāji, piemēram, ir 4 izteikti līderi, un pārējie ir citā līmenī. Un, ja tu dod 5 uz 5, tur baigais sparings nesanāk, manuprāt. Bet, ja tu liec 2 uz 2, tos līderus savā starpā, pat ja viņi no vienās pozīcijās, un to nosacīt otro ešalonu 2 uz 2 savā starpā,
viņiem visiem būs, man liekas, pēc tā treniņa daudz lielāks gandarījums nekā, ja tu liksi 5-5 un īpaši tam otrajam galam. Ja? Un līdz ar to tu vari dalīt tās grupas, teiksim, pēc arī kaut kāds brieduma pakāps un tā tālāk. Līdz ar to, man liekas, 1-1, 2-2 un pat 3-3 tas tāds ikdien tādā jauniešu sportā. Jo, basketbols jau arī ir tāds, ka, pagriež uzbrukumu, kaut kādā blokā samainās, un tad vienmēr uzbruk vai lielais postā, vai mazais no augšas. Izteikti tā, tas ir tā kā, svarīgi, ja būtu mācēt sekt, teiksim, citas pozīcijas spēlētājus, uzbrukt arī pret citas pozīcijas spēlētājiem, jo to jau mēs meklējam uzbrukumu. Arturs Dreimans gribēja iebilst kaut ko pa blokām, man liekas. Nē, viss kārtībā. Met viņš tos arī pēc dribla. Ar zemu procentu, protams, bet met viņš tāds arī spēlēs. Jā, ok. Bet nevar atklāt Krišam tu visus noslēpumus. Mums jau U14 tūlīt jāspēlē arī pēc dažām nedēļām. Bez visiem noslēpumiem atriepsieties. Gaidam spēli. Pa pick-and-roll aizsardzību, kāds jums vispār viedoklis ar arī noteiksim, kur jūs lielākā daļa tomēr esat U13, U14, U16, kādu iesakat? Es tad, kad ir pick-and-rolls, lieku arī iet pa augšu obligāts tas nosacījums. Pat nemaz netrenējamies iet pa apakšu kaut kādus citus variantus. Un, ja godīgi, tad pagaidām esam tam pievērstušies. Es teiktu ļoti maz, jo arī pēc vadlīnijām, ņemot vērā U14, U15, pat neiesaka vēl spēlēt ar bloku. Tāpēc mēs paši no blokiem uz bumbu vispār, ja godīgi, pat neesmu treniņā nekad kaut kāds 2-3 reizes, bet ejam pēc jūsu vadlīnijām pa lielam skatāmies. Tāpēc vēl tai aizsardzībai tik ļoti neesam pievērstušies. Bet, kad spēlē pret mums, kad esam izgājuši treniņos, protams, tad tikai un vienīgi pa augšu un roka jābūt līdz un jāmēģina tikt visu laiku līdz. Vēlreiz pick-and-rolls līdz U15 vai pat vēlāk nav ieteicams? Ja tu man liekas, vadlīnijās U14 noteikti nav, un par U15 man vēl nav, bet man liekas arī nav ieteicams. Es pagaidi. U15 arī jau Kriš. U14, man liekas, vēl nevar. Valmierā noteikti var. Valmierā mēs jau no U12 ar pikīti laižam. Jā, ar skolu tomēr jau. Spēlēt jau var no U14. Spēlēt var, bet vadlīnijās ir. Labi, vēl viens, varbūt kāds ir padalīties, cik jūs daudz kaut kādus fundilus integrējat ikdienā. Un jautājums, varbūt ir kaut kāda var padalīties ar kolēģiem, jo man liekas, tiešām tas ir tāds ļoti svarīgi. Reku, piemēram, arī labs piemērs, manuprāt, no 18 izlases pagājušās vasaras asistents super Oskars Zurkovs. Es pat viņu iesaucu pa mikroklimata speciālistu, kuram bija uzticēts šis darbs vienmēr kaut kādus fundilus piemeklēt, arī, protams, vairāk no tādiem metieniem, īpaši tajā gatavošanās posmā, kur ir treniņš spēles, viņš ir tāds, emocionāli savienā momentā grūts, un tu redzēt, tā komanda tiešām sēžās, un tu redzēt, ka visi tie vingrinājumi, manuprāt, viņus tā kā atdzīvina, ļoti pat, es pat teiktu. Un man liekas, teiksim, tas 1-uz-1 vai tie paši konus, ja tādā nepiespiestā gaisotnē, viņi vienlaiks ir attīstoši, un arī, manuprāt, tāds labs variants. Tā kā varbūt tas jautājums, cik jūs daudz to dariet, un varbūt padalīties ar kolēģiem kaut kādiem vingrinājumiem. Būtībā mums ir tā, ka mums tās 5 dienas nedēļā, ja pat 6, nevar noturēt, teiksim, kaut kādu motivāciju, intensitāti. Mēs dodam regulāri handbolu, futbolu vai volejbolu, pustreniņu vai pat visu treniņu. Emocijas atnāk, pēc tam nākamajā dienā strādā par atdevi kārtīgu. Jo citādi, ja tur pārāk bieži tikai tās basketbols, tad tāda stiprā viduvējā tādā motivācijā, tādā pusnogurumā, vienu dienu iedodam, teiksim, pilnīgi nestandarta sporta spēli. Teiksim, tur visi kaut kur līdzīgi, tādi vienādi, kam sanāk, kam nesanāk kaut kas pozitīvas emocijas, tad nākamās dienas strādā, teiksim, daudz efektīvāk.
Bet kaut kādi ar basketbolu elementiem? Vai negribu atklāties vienkārši? Nu, tad mēs izmantojam ļoti bieži tādu iekšā tablo un ar tablo dažādu veidu uzdevumus, kur ir laiks, kur ir punkti, kur ir uzvarētāji, tādā veidā dabūju, to. Nu, ieslēdzam tablo un uzreiz ir kaut kāda cīņa, kaut kāds azarts uzreiz parādās. Jā, bet tas jau būs tāds sacensības metode vairāk, tas jau nebūtu tāds fans. Fans jau tāda rotāja, kur principā bez rezultāta viņš tikai eksperimentē, zin, kā tur dabūna tās emocijas. Tādā ziņā. Valmierā kā ar cik daudz ir fandrili? Nu, ja godīgi, tad mēs parasti mēģinām dienu pirms spēles, tad mēs dodam to iesildošo vienu tādu fanu uzdevumu. Bet es nemāku izskaidrot ar vārdiem. Un jāparāda, tad dzīvē būs. Tie nākamais seminārs tevīm, fandrili. Tie teica, ka Oskars Zurkovs ir, es domāju, speciālists numur 1 tajos. Jā, tas noteikti ir. Man patīk arī skolē, es ņemu Raimonda Feldmaņa mēnestiņu bieži, nezinu, vai jūs zināt, viņš arī skatījos arī ar Prometeju spēlē viņu, tad tas uzmanībai tāds, tas tāds spēles, iesildīt uzmanību, viss, kad tu redzi, kad viņi ir noguruši, viņiem patīk un uz kaut kādu izstāšanos ārā vai ko, bet arī tad jāskaidro. Kur viņiem dodot piespēli jāsasit plaukstas, karstā bumba, nezinu, kā viņu vēl varētu nosaukt. Jā. Tā kā mēs ar Normundu gan runā, viņš teica arī Vecogars Kaspars bija teicis, ka viņš tur bija dzirdējis, ka Žalgiri arī viņi tur pirms spēlēm kaut kādas tur ķēdes. Neatklāju visu. Sorry. Viss pa vēlu. Turpini, Kriš. Nu, to, kur catching games, kur jānoķer ar bumbu, tu ar piespēlēm sadarbojies, un tad, kad tu pieskaries ar bumbu pretiniekam, viņš kļūst arī par ķērāju. Jā. Šito es biju dzirdējis, jā. Tagad. Labi, vēl viens jautājums. Cik daudz jūs ātrumtehnikai pievēršat uzmanību ikdienā? Jo man, teiksim, tiešām tas, ko es teicu, tas tāds arī ka tā attiecībai darbam atpūtam jābūt, zin kā, jo man liekas, ja tur, teiksim, viņš 5 sekundes tur 1 uz 1 nospēlē, tad prasa maksimālu ātrumu, viņš atnāk un uzreiz, principā, pēc 5-10 sekundēm atkal to dara. Manuprāt, tas nav īsti tas pats, ka vajag viņam, principā, līdz galam gandrīz atjaunoties, līdzīgi, ka bija tajā vingrinājumā, kad viens pāris darbojās, 8 tur skatās, un tā kā maksimālā tempā, un tad mēs varam prasīt, ka tie spēlētājiem būs kaut kāds tas asums vispārējais. Cik tur būtu kaut kādās, protams, tās proporcijas var mainīties, tur ātruma izturība un tā tālāk, līdzīgi kā no fiziskā tas viss, bet cik daudz jūs tādas lietas dariet ikdienā? Šogad man sanāca vairāk īstenībā, iepriekšējos gados mazāk, sapratu, ka tikai būtībā, tikai tādā veidā ir jēga vispār strādāt. Jo, tādā pilnā atdevē, pilnā ātrumā, tad, teiksim, arī kaut kāda jēga progresā attīstās arī fiziskās īpašības, speciālās par basketbolu. Tādā konusveidīgā tempā, tur nekas vispār tikai degradējās. Vairāk man sanāk, es nezinu, tur ir uzdevumi, kad 1 pret 1 pilnā laukumā skrien, nospēlē, tur pārējie pagaida, tur tāds riņķa. Ir uzdevumi, kad kaut kas 3 minūtes dara no vietas, tad tur minūti 2 kaut ko atpūšās visi. Bet visur tiek prasīja, teiksim, vismaz no līderiem, no vadošajiem kaut kādiem 6, 7, 8 spēlētājiem tempā darīt. Tas noteikti svarīgs ļoti moments. Man, teiksim, līdz fināliem man nāca gan 8, gan 2007 gadi, mēs bijām kaut 16, 18 treniņā. Tā intensitāte, zin kā, sanāk vairāk atpūsties, un tad mēs trenējāmies laiks stundu 30, stundu 40. Bet pirms fināliem, kad nāca tikai 8 gadi, un viņi bija 10 vai 9, tad mēs vienkārši pārgājām uz īsākiem treniņiem, trenējāmies stundu 10. Tas ir ar visu vēl stretchingu, jo vienkārši tad reāli viņus nokautu, ja darītu visu to kā iepriekš. Varbūt Ivaram kaut kas no fiziskās puses par attīstīšanu ātrumam kaut kādos vecumos.
Nu, labi, varbūt ir kaut kādi jautājumi arī. Ja nav, tad es domāju, ka mēs varam tad arī beigt šo sarunu. Tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, kas paspēja atslēgties. Un tad jau veiksmi tālāk visiem, kam vēl sezonas ir. Un kuriem beigušās sezonas, tad jau, kā saka, vasaras darbos.